Nu jā, tad pirmais manas daļas pastāstīšu par to ChatGPT un kā to trīs teorijas var izmantot arī fizikas attīstībā. Jā, labdien, Arno. Labdien, labvakar. Un stāstīja, ka ir Amerikas trīs asociācijas, saucās Altschuler institūts par trīs pētniecību. Tur bija plānota konferences Ķīnā. Diemžēl uz to konferenci netika, bet sagatavoja referātu, kas ierunāja. Viņiem tiks nodots, un šeit vienkārši pastāstīšu mūsu klubiņā, mūsu grupām, kas tur ir. Tātad, te ir tas kopējais apskats, varbūt kādiem slaidiem tieši pāri. Gribēju pastāstīt, kāpēc šī tēma ir aktuāla. Tad pastāstīšu par šiem trīs rīkiem, ko var izmantot, lai attīstītu tehniskās sistēmas, ko tad fizikā mēs pētām, kāda tad ChatGPT rīki ir un kā mēs varam izmantot šo fiziku. Savā ziņā tas ir tāds populārs zinātnisks stāsts. Tātad par trīs, kad trīs ir tāda izgudrošanas metodika, kas tika izgudrota Padomju Savienībā, un tagad ir daudz grāmatas par to, un tur dažādi tur padomi, kā piemēram analizēt sistēmas, piemēram, meklēt pretrunas tajās, ir kaut kāds skatīties kaut kādas attīstības likums, ko viņi ir nosaukuši, piemēram, likums, kad sistēma tiec uz ideālumu vai pāriet uz virssistēmu, apvienojoties ar kaut kādām citām vai citi. Un tad šie principi ir kā noderīgi. Viņi saka, ka viņus var izmantot, lai veidotu izgudrojumus. Tātad ir visādi trīs biedrības un asociācijas, kur to izmanto, un firmas to izmanto. Savukārt viņu pielietot ir ikdienā ir visai grūti, tāpēc, ka viņš ir pietiekoši sarežģīts rīks. Un tāpēc varbūt šajā prezentācijā tā, lai būtu, ka tieši ChatGPT mēs varam uzdot jautājumus par šiem trīs un iegūt kaut kādas atbildes, un tas palīdz uzreiz daudz vieglāk ar viņiem komunicēt. Un otrs ir zinātnē, ka zinātne arī meklē visādus risinājumus, viņam interesē, piemēram, kā uzlabot sistēmu, kā atrisināt jaunas tehnoloģijas, un potenciāli šos te trīs rīkus var izmantot tur, bet tiešā veidā tos rīkus ir grūti izmantot, jo tie trīs padomi sākās, ka ir formulēta problēma, kur ir formulēta varbūt tur pretruna kaut kā, un tad sāk to analizēt. Zinātnē ir daudz plašāk, ka tu vari pētīt jebkuru jomu un meklēt jaunas risinājumus. Un tāpēc man liekas, ka tieši jaunās iespējas, ko piedāvā ChatGPT, kas ir tikai nesen attīstījies pirms 2 gadiem, tad viena publiskā versija bija pieejama, un tagad katru pusgadu jau attīstās viņa, ka mēs viņu varam izmantot, lai šo te trīs pielietotu, piemēram, pētniecībā. Un tad, kas būtu tāds vērtīgs gala rezultāts, ka mēs, piemēram, ievadām fizikas tēmu un sakam, lūdzu, ar trīs rīkiem analizē šo problēmu, piedāvā kaut kāds risinājums un kaut kāds tēmas, piemēram, publikācijām. Un, ja viņš iedod 50 lapas puses, ja pietiekoši kvalitīvs, mēs varam vērtīgi šo te visu izmantot. Bet jau tagad gribat norādīt, ka patreizējā ChatGPT tiešā veidā tik kvalitīvus rezultātus nedod. Varbūt mēs gribētu, lai rezultāti pie 100% kvalitīvi, varbūt patreiz rezultāti varbūt uz 50%, bet tomēr daudz labas idejas. Un tad var sagaidīt, ka tomēr ChatGPT visu laiku uzlabojās, un pēc laika varētu tie rezultāti būt labāki. Tad es tagad par īsi dažām tām trīs teorijām, ko viņi piedāvā, kā tā attīstīt šīs sistēmas. Jūs atradīsiet, piemēram, grāmatas par trīs. Viens, piemēram, tas dibinātais Altšulers, viņa kaut kādas grāmatas, tad ir Vladimirs Petrovs. Šeit viņš izdevusi sēriju 3 no A līdz Z. To var palasīt un iegūst to kopskatu par to, kas darīts. Vai arī šis Izaks Bukmans, kas ir trīs meistars, kurš dzīvojas Latvijā, pēc tam aizbrauc uz Ameriku un ir kā konsultants ar trīs, viņš arī sākstīt grāmatas par šiem elementiem. Jūs iepazītu kaut grāmatu, jūs šos visus principus tur redzētu. Viena ir ideja par pretrunām. Ja mēs atrodam sistēmā šo te pretrunu, piemēram, uzlabojot vienu parametru, kaut kas pastiprināts, tad mēs varam domāt, kā viņu tur apiet. Ar kaut kādiem tur trikiem un tā tālāk. Un, ja mēs apējam šo te pretrunu, tad mēs atrodam jauna veida, piemēram, risinājumu. Un, piemēram, Narbuts, tad viņš mums apmācīja, semināri bija tāds piemērs, ka helikopters lido, lai viņš ātrāk lido, tam skrūvei jāgriežās ļoti ātri, bet ja ātri lido, tad tas staps, uz kā tas skrūve ir veidot, viņš sāk vibrēt. Un tas nozīmē, ka mēs no vienas puses gribam ļoti ātri griezt, bet ja ātri griežās, tad tā vibrācija tik liela, ka tas iznīcina, var teikt, korpusu. Un kāds tad ir risinājums? Un tad risinājums pēc tam domājot par šīm te pretrunām un tur ar tiem trīs rīkiem var aizdomāties līdz tam, ka mums vajag tā, lai tā sistēma no vienas laikas kustās un no vienā brīdī arī nekustās, un tad tas aizved līdz idejai, kad principā tajā stabā veidojas stāvvilņi,
un tajos viļņu blīzumu vai tajos mezglos tas stienis principā nekustās. Un tad vajag tā, lai tās stiprinājums tai vītnei, vai ar ko viņš sastāvus ar pret korpusu jāatrodas tieši tajā te vietā. Un tad tas nozīmē, ka viņš iegūt ļoti interesantu sistēmu, kas var reālās problēmas risināt. Un par šīm reālām problēmām tad mums ir 3 meistars, tad Narbuts ir liels speciālists. Tad, piemēram, ideja par ideālo risinājumu, kad viņš ir tāds, kur uzlabojās funkcijas un samazinās izmaksas. Tad ir saucās tāda rīki par sistēmu attīstības likumu, piemēram, likums par to, ka visām daļām jābūt sinhronizētām. Tas nozīmē, ja kādas daļas tur, piemēram, vai citos periodos darbojas vai tam līdzīgi, tad tas traucē sistēmai strādāt labi, un, ja, piemēram, ar nākošo uzlabojumu iterāciju tās daļas labāk sadarbojās, tad tā sistēma uzlabojās. Tad ir tās algoritms ARIZ 85V, tur pa soļiem prasa analīzēt problēmas, piemēram, kā tur ir pretruna, kā tur ir resursi, kurā brīdī tā pretruna nodemas, kā no resursiem mēs varam izmantot, lai to problēmu atrisinātu. Tur ir kaut kāda modelēšana maziem cilvēciņiem un tā tālāk. Un tā palēnām domāšana tiek ievirzīta tā, lai var atrisināt šo te problēmu ar vienkārši domāšanu. Tad ir arī, piemēram, tādi 7-6 standarti, kur arī prasa analīzēt. Šeit ir, piemērs kaut kāds viela, grib iedarboties, kaut kāds lauks grib iedarboties uz vienu vielu, lai tā iedarbojas savukārt uz citu vielu, ko sauc par, piemēram, detaļu, un viņa tās iedarbība ir slikta, un tādējādi viņu atrisina, tai pirmai vielai pievienojot, kaut ko, kādu citu vielu klāt, kas labāk šo minējumu iedarbību nodrošina. Tāpat mēs, piemēram, ja mēs gribam kaut kādu, lai kāda sistēma tur turās, tā to sistēmā ir piemērot, piemēram, magnētisko pulveri vai tās feromagnētiskās daļiņas, un tad viņam iedarbojas šis magnētiskais lauks un papildus notur. Un tādi visādi triki ir. Un tad Narbuta grāmata ir pieejama par šiem te instrumentiem, tāds kopsavilkums. Jūs uzlikt internetā, jūs varat atrast. Var atrast pat citiem elementiem. Un tur ir arī trizāri citas idejas, piemēram, par morfoloģisko tabulu, ka mēs varam skatīties sistēmā dažādus parametrus vai apakšsistēmas un domāt, kāds tas parametrs visus iespējamos variantus. Kāds ir, piemēram, ja mēs izvēlamies mašīnu, skatāmies, kāds ir enerģijas avots, tas ir iekšzemes elektriskais motors vai hibrīdais motors, un tāpat ar citiem elementiem, un tā skatāmies visas kombinācijas. Un tad jau var pārbaudīt, vai šīs te kombinācijas jau kāds ir pētījis, vai mēs varam atrast kaut kādu jaunu vērtīgu kombināciju. Un tad, kas notiek zinātnē, tad zinātnē ir grāmatas, kur aprakstīta teorija, bet galvenā uzsvers ir tieši uz publikācijām, kur jāparāda kaut kas jauns. Un tas noteic tādu vairākus virzienus, kur tieši zinātnieks strādā. Tad pirmais virziens ir atrast kaut kādu jaunu sistēmu, kas iepriekš nav bijusi. Piemēram, šeit labā pusē ir piemērs par tā sauktie Čukstaužas galerijas modu rezonatoru priekš lai viņi strādā kā biosensori. Redzat, viens izdomāja, ka viņš būs apaļas formas, cits ir toroīda formas, cits disks, cits riņķis. Katrs jauns zinātnis izdomāja kaut kādu jaunu šādu te veidu. Nozīmē, ja arī mēs varam izdomāt kaut kādu jaunu veidu, tad mēs arī varam pateikt, lūk, mēs esam izdomājuši, lūk, kā viņi strādā, aprakstīt to, izmērīt, un tas ir vērtīga publikācija. Un cits virziens ir, piemēram, ka mēs gribam uzlabot kaut kādu sistēmu. Tad varam izmantot šos 3 rīkus. Un tad citi pieeja var, ka mēs esam pārskatus par publikācijām vai aprakstam kāds idejas grāmatā. Un tātad, ko piedāvā ChatGPT, kas OpenAI, patreiz man liekas, ka viņi ir vislabāk attīstīta, bet tur konkurenti, kas līdzīgi funkcionāli piedāvā arī palēnām uzrodās, piemēram, ir Microsoft Capital, Google Gemini, arī Cloud, un citi rīki. Un šeit, piemēram, kā tas strādājas, uzrakst, piemēram, jautājumu, un viņš iedod atbildi, piemēram, es prasu pasaka man joku, viņš pastāsta šo joku, es prasu uzzīmē, izveido attēlu, piemēram, lietas sargā, viņš uzzīmē šo te attēlu. Un tātad, ko viņš var izdarīt? Piemēram, viņš var uzdomāt, piemēram, atbild uz jautājumiem, var izveidot attēlus, tad var rakstīt formulas, piemēram, prasu Schrödinger vienādojumu. Pēc tam es varu varbūt pastāst, kā iegūt šo Schrödinger vienādojumu. Viņš uzraksta tur detalizētāk. Tad es varu prasīt, lai viņš uzrakstīja, piemēram, programmēšanas kodu. Piemēram, uzrakstīt kodu, kā, piemēram, Schrödinger vienādojumu atrisināt ar Pythonu metodu. Tad viņš var tulkot dažādus tekstus, piemēram, iekopēja angļu valodā un saka, iztulko latviešu valodā. Tad, kad iztulkotais piespiedz par atbilstošu izvēli, un lai viņš izlas priekšā tos paragrāfu.
Tad ir pieeja tā, ka var augšuplādēt dokumentu, pēc tam uzdot jautājumus par šo dokumentu. Piemēram, var augšuplādēt publikāciju un pēc tam uzdot jautājumus. Viņš atbild balsoties uz to. Un tagad parādījusi nesen tādu funkcionalitāti, ka viņš arī atbildē meklē internetā, bet, kaut ko viņš atrod, kaut kā pēc neparastiem algoritmiem strādā. Piemēram, ja es gribu prasīt TV netā, kāda ir jaunākās ziņas, tad viņš tieši neizdod tās jaunākās ziņas, kas tieši tad, ja mēs atveram to lapu. Bet, kaut kāda jaunāka informācija viņi piedāvā. Un tad šeit ir arī norādījums, ka vienmēr tiek teikts, ka šī sistēma arī var teikt kaut kādas kļūdas, kaut ko nepareizi pateikt par cilvēkiem vai kaut kādas formulas nepareizi iedot, tad vajag to pārbaudīt. Bet, ja cilvēks ir šajā sistēmā pazīstams, tad viņš var iegūt, ka tie padomi ļoti noderīgi. Piemēram, programmēšanā kaut kas nestrādā, prasa, kur ir problēma, kāds kodam ir jābūt, viņš iedod ļoti labu idejas. Un tātad šeit par šīm te versijām, nedaudz par vēsturi. Tātad pirmā ir parādījies 3. novembrī pirms 2 gadiem. Tā bija GPT 3.5 versija, tagad jau ir 4o versija, kas parādījās šī gada maijā, un tagad ir jauna versija O1 Preview, tas ir septembrī. Tad ir bezmaksas versija, tad ir tā video versija, kur ir jāmaksā apmēram 25 eiro mēnesī, un tad ir vēl grupa šite iespēja abonēt to pakalpojumu. Es esmu abonējis šo te maksas versiju un piekļūst dažādām funkcionalitātēm. Un tad šī platforma arī tagad izveidota, kad ir telefonos pieejama un datoros. Un te es jau paskastīju, ko viņš daudz var izveidot. Un viens no iemesliem, viens ir, piemēram, paskaidrot kaut ko. Es augšuplādēju publikāciju un pats saku, paskaidro saviem vārdiem vai vienkāršiem vārdiem, kas tajā publikācijā ir rakstīts. Un te es varu pāriet uz balss režīmu un teikt, lūdzu, paskaidro saprotamākā valodā. Tad šis ChatGPT ir iztrenēts uz kaut kādu informāciju, varbūt uz daudzām grāmatām, bet tās grāmatas ir nepilnīgas, bet tomēr tas, kā viņš reaģē, ļoti labi. Un tad viņiem pastāv arī tāda izstrādātāja versija, kas saucās ChatGPT API, kur var arī ar citu abonēšanas maksu, kur jāabonē konkrēti par atskaita maksājums par to, cik es tur jautājums uzdod, ko viņš tur atbild un tā tālāk. Un tātad viss ir organizēts tādās it kā sarunās. Un varbūt tagad es uzlikšu nelielu pauzīti, parādīšu, kā šī sistēma strādā. Tad man ir desktop aplikācija, tagad es izveidoju jaunu aplikāciju, un es prasu, piemēram, tell me a joke, lai viņš pastāsta jokus. Un viņš uzraksta šeit to atbildi. Pēc tam es varu prasīt, lai viņš izlasa priekšā, var nokopēt šo tekstu, var vēl kaut ko darīt. Var arī uzdot kaut kādu jautājumu, pastāst par Jāni Raini. Un viņš dod kaut kādu atbildi. Tā atbilde ir apmēram puslapas puses, varbūt līdz 2 lapas pusēm. Tur ir ierobežams tā atbildes garumam. Un tāpēc vajadzīga šī tev izstrādātāja versija. Es gribu, piemēram, uzreiz, lai viņš ģenerētu, piemēram, 50 lapas puses, tad ir šī cita versija, ko es varu tagad parādīt. Tāda online mēs pieslēdzamies. Tāda šīs sistēma saucās platforma openai.com. Šeit es ielogojies, un te es varu, tur es augšuplādēju kaut kādus dokumentus, un te es varu uzdot kaut kāds cits jautājums. Un te es viņu varu attīstīt, šo sistēmu. Un tad tur es ar saviem kodiem tur piekļūstu, un tad, kad es gribu kaut ko izdarīt, tad es varu caur Pythona kodu, piemēram, es esmu uzrakstījis Pythona kodu, piemēram, grāmatas tulkošanai, un tad šeit viņš ielas šo te OpenAPI kodu, lai tiktu tam klāt, atbilstoši tam, man tur tiks skaitīt nost maksa, un tad es, piemēram, šeit speciāls kods, kur es prasu, lūdzu, lasa šo te grāmatu, piemēram, par noteiktiem gabaliem. Piemēram, šeit ir tas izmērs, par kaut kāds saucās token size, pa gabaliem lasa, tulko un veido tādu teksta failu, un pēc tam apkopo visu vienā failā, un pēc tam es varu redzēt to tulkojumu. Un tad vēl lai demonstrētu, te viņš kaut ko pastāsta, tad viņš var pastāstīt, kaut ko vispārināt, piedāvāt arī formulas. Latviski, kā viņš saprot, bet tā kā standarta valoda ir angļu, tad kaut kādas specifiskas lietas var prasīt angļu valodā. Labi, tagad turpināšu ar šo slaidu. Tā.
Un tad tiek piedāvāts arī tā, tad viņš ir uztrenēts uz kaut kādu informāciju, bet ja man vajag specifiska informācija, viņiem tā nav, tad tur vajag augšuplādēt dokumentu. Tad viena iespēja ir, kā jūs šeit redzat šeit augšuplādēt dokumentus, var izvēlēties no savu datoru kaut kā, pēc tam uzdot jautājumu vai kaut ko citu, vai šeit ir iespēja izmantot, saucās custom, pats veidot savu ChatGPT, un tad es varu, piemēram, parādīt, ka es izveidoju, piemēram, ChatGPT arī saistībā ar 3. Tur kaut ko testēju. Tagad jāapstās visur. Jā, tā sistēma ik pa brīdim mainās, tāpēc nedaudz mainās, kur, piemēram, piekļūšanas sistēma. Tā es viņus iepriekš izveidoju, bet es varu, piemēram, rediģēt. Nu, tad šeit tajā ChatGPT es augšuplādēju dažus failus. Šeit ir ierobežojums, piemēram, 20 faili. Un no tiem failiem viņš kaut kā mācās un dod pēc tam manās atbildes. Tās instrukcijas arī var uzdot, piemēram, kādā veidā vajag atbildēt. Nu, šī sistēma daļai strādā, daļai nestrādā. Kaut ko viņš to tekstu dažreiz precīzi iegūst, dažreiz neprecīzi. Un parādīšu par citu funkcionāli, par to balss režīmu. Tagad balss režīms, piemēram, ir šeit. Es nospiežu balss režīmu. Un viņš parādās šeit, un tad viņš ar viņu jau var sākt sarunāties. Tā. Nu, jūs patreiz nedzirdēsiet, bet, ja viss ir saslēgts, tad viņš gaida man jautājumu, pēc tam dod atbildes, un, var teikt, reālā režīmā var sarunāties. Piemēram, kur tas dara? Piemēram, lai apgūtu dažādas zinātņu pamatus, vai 3 pamatu, kaut vai par fiziku var diskutēt un tā tālāk. Un arī ļoti vērtīgi un iedvesmojoši. Un, jā, par šo es arī runāju. Šis ir tas balss režīms, kur tā diskusija notiek. Un parādās interesanta lieta. Parādīšu saucās ChatGPT ar Canvas. Redziet, ChatGPT with Canvas. Tas nozīmē, ka viņš izveidos atsevišķu ekrānu ar rezultātiem. Es prasīšu, lai viņš izveido satura rādītāju publikācija, piemēram, par 3. Jā, tad viņš parādās, lūk, šis ekrāns labajā pusē, kreisā pusē es varu uzdot kaut kādus jautājumus. Nu, un te viņš, piemēram, es gribu kaut kādu tēmu, tad piemēram, lai viņš izveido satura rādītāju, pēc tam es iezīmēju kaut kādu vienu sadaļu un prasu, piemēram, please expand, izvērst to konkrēto sadaļu. Nu, un tad viņš tur raksta kaut kādas apakšsistēmas. Tur var prasīt, piemēram, expand as a text into paragrāfs. Piemēram, tekstu divos paragrāfos, lai uzrakst. Nevis kā apakšpunkts. Nu, un šeit viņš kaut ko raksta. Nu, un tā var papildināt. Te problēma, ka es testēju varbūt mums kādu mēnešu vairāk, tad tur dažreiz kaut ko viņš neatbild, dažreiz neatjaunojās. Nu, tas nozīmē, tur vēl kaut kādas neprecizitātes, bet ar laiku tas varētu viss tikt novērsts. Un tad šito, piemēram, var kopēt uz kaut kādu Word failu un tad analizēt, un pēc tam tur mainīt, pierakstīt pašus kaut kādus virsrakstus un darboties. Un, jā, šeit ir tas brīdinājums par to, ka tā sistēma daļai strādā, bet arī daudz tās kļūdas, piemēram, augšuplādē dokumentu, viņš nespēja iegūt visas tās atbildes. Piemēram, es prasu izlasi konkrētu rindkopu un iztulko man, tad viņš kaut kā grūti atrast to rindkopu, vai viņš cenšas izveidot kopsavilkumu, nevis šo visu tekstu izlasīt tā, kā tas ir tajā publikācijā dots. Varbūt tur tagad jau parādās kaut kādi ierobežojumi, ka varbūt viņi ar autortiesību aizsargājušas darbus kaut kā nespēja citēt, var tikai kopsavilkumu vai saviem vārdiem izteikt. Un tāpēc ar to jārēķinās, bet tie, kas ar to rēķinās, viņi zina, ka tomēr tās idejas, kas tiek dotas, ir ļoti labas. Tad es parādīšu, ko tad mēs varam iegūt. Piemēram, viens ir, ka es uzdevu jautājumus dažādas par trīzu un par tiem likumiem. Nu, kaut ko viņš parāda pietiekoši neprecīzi. Nu, kaut kāds elements tur ir, bet kaut kas ir neprecīzs. Tāpēc, ja mēs gribam precīzāku informāciju par šo teoriju, tad vajag augšuplādēt, piemēram, dokumentus vai konkrētā sarunā vai šādiem
specifiskiem to ChatGPT. Un tad, piemēram, par 3, kā es pieminēju, piemēram, Vladimira Petrova tāda grāmatu sērija, sastāv no kādām 6 grāmatām, un tur ir pietiekuši detalizēti par 3 apmācībām. Un man bija doma, ka es varu augšuplādēt tur, un tagad jautājums, lai viņš uzdotos kaut kāds jautājums vai risina jau jaunas problēmas atbilstoši šim te idejām. Nu, kaut ko viņš labi saprot, kaut ko viņš tur neprecīzi saprot, viņš grib atsaukties informāciju, kas viņai ir ar ko viņš ir apmācīts, nevis ar to, kas ir grāmatās, tāpēc tur dažreiz strādā, dažreiz nestrādā. Tā, es uzlikšu klusāk tur kādiem. Un tā tad, ko es tur pamanīju, tad sākumā man likās, ka man jāievada visas tās 3 grāmatas, un pēc tam, lai viņš pats tur analizē un iegūst labākus izcinājumus. Un tad, tāpēc man likās, ka tas custom ChatGPT nestrādā, vajag pāriet uz to maksas versiju, uz API, bet tur parādījās, ka ja vienā vakarā es tur darbojos, tad kaut kādā par 20 eiro tā saruna jau tiek maksāts. Nozīmē, tas ir neperspektīvs. Un, ar laiku varbūt šīs cena samazinās, piemēram, jauniem tiem modeļiem, ko viņi piedāvā. Tāpēc aizgāju atpakaļ uz to maksājumu, kur piemēram $25 mēnesī, un tad es varu augšuplādēt šos 20 dokumentus, pat varu uzlādīt vienā dokumentā, piemēram, apvienot vairākas grāmatas. Bet, tā kā es teicu, tur viņš kaut ko precīzi dod, kaut ko neprecīzi. Tāpēc arī radās ideja, ka kaut vai es varu paņemt vienu grāmatu, piemēram, Petrova šeit kopsavilkums par 3, augšuplādēt un pēc tam uzdot kaut kādus jautājumus. Un patreiz tā ChatGPT apmācība ir visai tāda komplicēta. Viņš tiešā veidā tā grūti apmācīt. Kā es domāju, piemēram, ja mēs sākam kaut ko jaunu, piemēram, es sāku šeit jaunu sarunu, par kaut kādu tēmu, piemēram, iedot mācību par 3. Un viņš skaidro, kas ir šī teorija. Pēc tam es varu prasīt, precizē šo, vai tu nepareizi saproti šo likumu, turpmāk lietot precizētus likumus. Un šajā sarunā viņš ļoti labi saprot, bet problēma tikko es taisu jaunu sarunu, tad viņš kā šoiet kā ir aizmirsis. Un te kreisā pusē jūs redzat, ja es lietoju ChatGPT, katreiz taisu daudz jaunas sarunas. Šeit ir tās conversations, te ir, varbūt, piemēram, kā gadu es lietoju, varbūt jau kaut kāds 500 sarunas, tad jau grūti ir atgriezties pie šīs konkrētās sarunas, lai izmantotu to uztrenēto variantu. Un problēma arī var būt tā, ka es uztrenēju, un pēc tam tur parādās kļūda, ka viņš tālāk nedod informāciju, vai kad parādās atjaunojumi, tad viņš saka, mēs nevaram ar šiem atjaunojumiem izmantot šo te iepriekšējo sarunu, tāpēc jāsāk it kā viss no jauna. Un tad ko es tur pamanīju? Tad es pamanīju, ka arī šis balss režīms ļoti labs, tad mēs varam uzlikt grāmatas, prasām skaidro kaut kāds 3 terminus, skaidro, kā viņi pielieto. Var vērtīga ideja, piemēram, paņemu tiešām grāmatu, piemēram, uzrakstīt no 3, nokopēju paragrāfu, iekopēju iekšā un saka, iztulko latviešu valodā. Pēc tam piespiežam, lai viņš izlasa priekšā. Un tā var labi mācīties. Un ko vēl viņš var piedāvāt, kas 3 šajā te apmācībā tiek rekomendēts, piemēram, Alšulers, kas dibināja to virzienu, viņš teica, lasiet zinātnisku fantastisko literatūru, lai tas attīstītu jūsu radošo domāšanu. Un tad viņš izveidoja sarakstu ar visādām tām grāmatām un kādas tur tēmas ir. Un problēma bija, ka tās visa literatūra ir gara un grūti izlasīt. Un šeit var prasīt, lai mākslīgais intelekts, piemēram, ģenerē par specifisku tēmu, kaut kādu mazu stāstiņu, un tad viņš tā var arī trenēt savu radošo domāšanu dažādiem situācijām. Piemēram, te bija jautājums, izveidojiet stāstu par ceļojumu kosmosā. Tā viņš izveido. Tālāk, kas parādījās, ka viņš ChatGPT ļoti labs, lai atrastu pretrunas. Piemēram, es pasaku vispārējo virzienu, piemēram, čukstošos galerijas modu rezonātoru un prasa atrod pretrunas tajā virzienā. Un tad viņš atrod, ko uzlabo un kas samazinās, kuri parametri viens par otru ir pretrunā. Un, piemēram, šeit var arī netehniskā sistēmā, bet, piemēram, prasu skolā, kādas tur ir pretrunas. Skolā saka,
pretrunas starp to, ka no vienas puses mēs gribam cilvēkiem dot standartizētu izglītību, no otras puses mēs gribam individualizētu izglītību. Un tad kaut kādas metodas, kā šo abus aspektus ietvert. Un tas, ka viņš māca analizēt pretrunas, tas ir ļoti labi, jo trīs saka, ka tieši, ja tās pretrunas izanalizē, tad var iegūt labus risinājumus. Tā, ko vēl es atradu? Atradu, ka laba metode ir tā, ka, piemēram, mēs augšuplādējam publikāciju un tu prasu, pirmsim, pastāst, kādas problēmas bija šajā publikācijā un kā mēs viņam atrisināt ar, piemēram, 3 metodēm. Nu, viņš dod kaut kādus pirmos padomus. Priekš zinātnes tur ir arī liela problēma, ka visu laiku jāmācās kaut ko jaunu. Publikācijās ir tādi jēdzieni, ko grūti saprast, tāpēc var arī šeit prasīt augšuplādēt, piemēram, publikāciju, prasa lūdzu, izveido sarakstu ar netriviāliem terminiem un paskaidro, ar ko viņi nodarbojas. Nu, un tā var arī daudz ko mācīties. Un tad, jebkurā brīdī var paslēgties uz balss režīmu un tad izdiskutēt katru šo te parametru. Man liekas, ka šāda te mācīšanās ir ļoti vērtīga, un pēc tam, ka jau šos te pamatelementus saprot, pēc tam jau var paslēgties uz konkrētām grāmatām un mācīties tālāk. Un, piemēram, te var prasīt, tad viņi analizēs, piemēram, to sistēmu, kaut kādas padomas ir izveidojis, saka, lūdzu, izveido raksta, piemēram, nosaukumu publikācijai, ko mēs varam jaunu piedāvāt. Un tad viņš piedāvās savu publikāciju. Tad mēs prasām, lūdzu, izvēlēs no šiem piedāvājumiem, kurš tev liekas visperspektīvākais, vislabāk. Nu, viņš kaut ko piedāvā. Tas prasa, te ir pārēj uz to režīmu, kur ir, tas saucās Canvas režīms, kur ir atsevišķā ekrānā. Tas rezultāts ir, saka, tad sagatavo publikācijas kopsavilku. Tad viņš sagatavo un pēc tam prasīt, lai viņš tur izveido atsevišķas daļas. Un tādējādi var darboties, lai attīstītu kaut kādu virzienu. Un, jā, šeit ir, piemēram, par trīsvaru, tad, ka viņš sastāda, piemēram, šo te kaut kādu referātu tēmu, tad pēc tam var uzrakstīt, lūdzu, pielieto šo 3 instrumentu, lai analizētu kaut kāds pretruns, izveido apakšsadaļu, lai analizētu, piemēram, pretruns tajā konkrētā sistēmā. Un tā var darboties. Nu, tā, ja tie ir tie galvenie rezultāti, un tad kopsavilkums jūs redzējāt šo te demonstrējumu, ka patreiz ChatGPT var izmantot, lai kaut vai mācītos šīs te visas 3 metodas, var palīdzēt, lai analizētu un mācītos dažādus priekš fizikas vajadzīgos tos terminus. Viņš pat piedāvā kaut kādus jaunus rezultātus, un it kā viss šie padomi ļoti noderīgi. Patreiz attīstības pakāpē prasa daudz iterācijas, ka mēs vajag iedot informāciju vai analizēt, un vajag izvērtēt, kur ir vērtīgi, kur ne, bet mēs varam sagaidīt, ka šīs sistēmas kļūs gudrākas un, piemēram, tik daudz kļūdas nepiedāvās. Piedāvās daudz labāku šo te metodi. Un tā tad, jā, paldies par uzmanību. Jā, labi, paldies par referātu. Tagad varbūt pāriesim uz jautājumu, pirms mēs pārējām uz nākošo sadaļu. Nu, jautājiet kāds, kas. Jautājiet vai komentējiet. Dažas minūtes. Aigars ir ļoti daudz laika noterēja. Ilgi, dažs jautājums kādu. Tā, ja mani dzird, jautājums varētu būt šāds. Vai ir kaut kādi konkrēti piemēri matemātikās lauciņā, ka kāds ir izmantojis šāda veida sistēmas un guvis kaut kādus ievērojumus rezultātus? Jā, mēs patreiz komentēt nevar, tad Dainis ļoti daudz izmanto šo sistēmu, viņš pēc tam var kaut ko komentēt par šo, kā viņš lietoja ChatGPT. Tā, pēc tam otrs bija Arnolds, varbūt par to fizikas pusi. Es neizmantoju nemaz. Man jautājums 2 varbūt ir ļoti ātri. Ja? Vispār tu teici, ka uzlabosies, tad, ja tagad ir 50% ticamība, uzlabosies pašmācība vai tur ir kāds intelektuāls komandas, kas viņu uzlabo kaut kādā veidā? Tad viens ir, ka tā sistēma apmācās no kaut kādiem tās datu masīvam. Un viņš liek uz superkomputeru, viņš šo pats analizē, un tad visi cilvēki lieto un kaut ko pasaka, šī atbild laba, šis liba, un tad viņš it kā uzlabojas tas modelis. Un pēc tam, ik pa pusgadam viņi arī uzlabo šo te modeli, jo sākumā bija, piemēram, ChatGPT 4, pēc tam 4O, pēc tam O1 preview, un
tad mēs sagaidām, ka šī sistēma uzlabosies. Un tāpat arī tās alternatīvās sistēmas, ko piemēram Google veido un tālāk, viņi arī kļūst ar vien labāk un labāk. Un kāds tad ir tas progress, tā teiksim, nosacītā indikātora līmenī? Kaut kur būs piesātinājums, viņš tālāk par 60% ticamībā netiks, vai tiks līdz 100%? Tavu prognozi, protams. Es domāju, ka tiks varbūt līdz 80%. Es domāju, tam jābūt kā skolniekam, kurš konkrēti procenti tur nav jāsauc dažādās jomās dažādi. Citur būs 100%, citur būs tāpat paliks kādi ierobežojumi visādi. Tur nav tā vienkārši pasakāms. Ļoti īsi, vairāk paveidi, atšķirības starp paveidiem. Atšķirības starp pavadieniem? Paveidiem, ka dažādi ne tikai ChatGPT, bet vēl kaut kāda konkurēšana. Viņi cenšas veidot daudz maz līdzīgi. Viņi konkurē, viņi ir dažādi, un viss tā attīstās, un viņi tā kā sportisti skrien, un cits aizskrien citam garām, citam, kas labāk, citam, kas mazāk, tur ir ļoti, bet tas viss ļoti strauji attīstās. Ļoti strauji. Un pats pēdējais jautājums diezgan skarbs. Tu parādīji piemēru Raini, jā. Par Raini, protams, ir uzrakstītas desmitiem dažādas versijas par viņu biogrāfiju un tā tālāk, tā skaitā arī kļūdains, neprecīzs tā tālāk. Cik liels briesmas, ka šis te mākslīgais intelekts nodarbojas ar kļūdu tiražēšanu? Mēs jau cilvēks viņu lieto. Jā. Intelekts pats par sevi neko nedara. Arnold, intelekts neko nedara. Mēs viņu lietojam. Ko dara cilvēks, tas arī būs. Es piecināšu jautājumu. Zinātnieku lielākā problēma un lielākās bailes ir neuzrakstīt publikāciju, kurā ielaiž kļūdas, un tad kā laika visi cilvēki tic, un tavu kļūdu tiek tiražēta. Tas ir tas pamats princips, kādā veidā cilvēki zinātnē strādā un cenšas tik vien var izvairīties no kļūdām. Ja? Bet šeit nepieredzējušs cilvēks ļoti viegli var sākt tiražēt kļūdas bez problēmām. Tāpēc ir tā problēma. Tagad brīdī, kas būs tas, kas būs tie soļi, kas izšķirs un kas notiks, ja? Problēma būs daudz. Problēma būs ļoti daudz. Ja es varu komentēt, piemēram, publikācijās tagad tiek prasīts, ka cilvēkiem jāsaka, ka lūk, viņš ir pārbaudījis to informāciju, ka nav tāda daļas, kas ģenerētas, piemēram, ar mākslīgo intelektu, un tad viņi testē, vai tās daļas ir caur mākslīgo intelektu, jo viņi saka, ka viņš atbildes izskatās ļoti autoritīvas un precīzas, bet tomēr daudzas kļūdas. Tāpēc viņš teica, lai visu pārbauda. Jā, labi, paldies. Теперь, Александр Нарбут, у вас, может быть, какие вопросы, комментарии? Последние полгода очень много разговоров о какой-то совместной работе ChatGPT и TRIZ. Только вчера я получил толстую книжку из одной далекой страны, там предлагаются конкретные примеры, то есть люди работают в самых разных местах. Я прочитал ту книжку, которую мне прислали, быстро, там было 150 страниц, я старался быстро читать. Самое главное, на мой взгляд, люди, которые используют ChatGPT для TRIZ, недостаточно квалифицированно знают TRIZ. Это видно уже по оглавлению, это видно по тем примерам, которые они приводят. Я не могу сейчас комментировать то, что рассказывал Айгарс, хотя я многое прочел на слайдах. Но, в принципе, я могу говорить только о том, что я смотрел внимательно. Внимательно я смотрел ту литературу, которая была прислана мне за эти полгода. Я думаю, что это перспективное дело. Я думаю, что из этого может получиться что-то хорошее. Но, к сожалению, попытки использовать TRIZ
производятся на уровне 70-х, а иногда даже 60-х годов. Почему-то никто не берет для анализа книжки Альтшулера. Вот какой-то парадокс такой. Теорию длительное время развивал большой коллектив под руководством Генриха Сауловича. Все это описано в книжках Альтшулера. Все это там хорошо просматривается. Мало того, что его портят переводами, очень плохими переводами на английский, вот, но плюс ко всему сейчас его просто перестали цитировать, его перестали использовать в каких-то проектах. Вот считается, что новые работы, они гораздо интереснее и гораздо полезнее. Ну, может быть. Хотя я не вижу самого главного в новых работах. Там крайне важен такой инструмент, как творческий коллектив. То есть должна быть команда, которая все это делает, которая проверяет все свои предложения на большом количестве задач. Это не новость, это написано в предисловии КАРИЗ 85В. И если не делать этого, если пытаться просто взять 3 инструмента, причем обрывочно, а как правило и берут обрывочно, и попытаться запхнуть их в чат GPT, мы получим обрывочные ответы. Ну, уже мы знаем, что чат рисует не только красивые картинки, но и такое, что лучше бы он этого не делал. Поэтому мое отношение крайне доброжелательное, но в то же время крайне осторожное. Я считаю, что эта работа серьезная, это работа не на 1 год, и это работа все-таки для серьезной команды. Она не обязательно должна быть там огромная какая-то, но она должна заниматься серьезной научной работой. Каждый из вас знает, что нельзя делать науку в одиночку, нельзя делать науку без инструментов, нельзя делать науку без какой-то цели, без сопровождения, без контактов с внешним миром. Ну, то есть много условий, без которых серьезная наука не может состояться. Вот история с ТРИС и чат-GPT – это та же самая ситуация. Пока ничего страшного не происходит. Много людей в разных концах планеты пытается срастить модный чат и все еще модную ТРИС. Нормально. Вот, посмотрим, что из этого получится. Спасибо. Мне было интересно посмотреть те слайды, которые я увидел, даже свои собственные ошибки, которые я допустил вот, в некоторых местах. Вот, ну, я учусь. Да, спасибо за комментарий. Вот я, например, говорю, что ТРИС может этого и может как бы улучшиться, но есть тоже какое насыщение. Может быть, эта система также не сможет очень хорошо это все решать. Так что только до какого-то уровня. Потом уже нужны специалисты. Здесь беда вот в чем, что насыщения пока не будет, потому что ТРИС откатилась назад. Вот. Использование ТРИС сейчас происходит, я уже говорил, на уровне 70-х, а иногда на уровне 60-х годов. Вот когда все вернется в нормальную форму, когда в университетах будут преподавать ТРИС так, как нужно это делать, когда исследователи и практики будут использовать ТРИС так, как это нужно делать. Вот. Сейчас это все делается обрывками, сейчас это делается на уровне хорошей продажи, хорошего базара. Вот. Но это ни в коем случае не серьезная научная работа. Мне очень жаль, потому что я много лет работаю в этом направлении. Я знаю, что это мощный перспективный инструмент, но, наверное, он будет перспективен еще много лет, а какие будут результаты, посмотрим.